Mani sauc Līga Zaķe, un arī es esmu bijusi Latvijas studentu apvienības valdē, vadīju sociālo virzienu netik sen kā mūsu iepriekšējais stāstnieks, ar netik lielu pieredzi kā viņš, un ne par politiku. Mans stāsts būs personisks ar atziņām un secinājumiem. Un es stāstīšu par autoritātēm, par prioritātēm un par izglītību kā vērtību. Es savā dzīvē ļoti bieži esmu vadījusies pēc autoritātēm. Ko viņš nesmu? It's okay. Nē, es uztaisīšu šitā This is nice. Ātri mēs varam tik galā. Tātad, autoritātes ir cilvēki, kuriem citi vēlas sekot vai kurus aprīno, un manā gadījumā es esmu vēlējusies tiem arī līdzināties un piedalīties, būt kopā ar viņiem. Parasti mēs autoritātes arī saucam par līderiem, un viņiem piemīt tādas īpašības kā harizma, izcils runas un uzstāšanās spējas, kā arī spēja pieņemt lēmumus, kas ir ļoti atbildīga prasme, un aktīvi aizstāvēt savu viedokli. Un pirmo reizi es ar šo jautājumu saskāros tad, kad es braucu uz savu pirmo līderu fórumu 2010. Gadā. Man bija jāpild tā anketa, kur lika vienu no jautājumiem rakstīt, kas ir tava autoritāte. Protams, es īsti neatceros, vai es jau tad zināju, ko nozīmē šis vārds, bet tad es sāku domāt, kas būtu tāda sieviete, ko es abrīnotu. Un diezgan ilgi meklēju, man nebija nekādas savas autoritātes, bet toreiz es ierakstīju Margaretu Tečeru, jo viņa bija izcila Lielbritānijas politiķa, viņa bija premjerministra visilgāko periodu, kādu vispār kāds ir bijis, un vienīgā sieviete šajā amatā Lielbritānijā. Un viņas laikmetu sauc par tečerismu, un ir ļoti interesanti video, kur var redzēt, kā viņa tos vīriešus noliek pie vietas un cik aktīvi viņa pauž savu pozīciju un aizstāv sevi. Kopumā es nevarētu teikt, ka viņa vēl aizvien ir mana autoritāte, protams, cienu viņas darbu un paveikto, bet man pēc tam iestājoties pašpārvaldēs arī radās kaut kādi draugi un radās cilvēki, kuri man likās tādi, bet šie ir līderi, kuriem es vēlos sekot. Un viens no šādiem līderiem bija zināms cilvēks Edvards Ratnekis. Nevēlos atzīt, ka es tiešām viņu kā LUSA priekšsēdētāju ļoti abrīnoju, un ja viņš man nebūtu aicinājis savā valdē LSA, visticamāk es pati nebūtu iedomājusies uz šo amatu kandidēt. Viņš teica, tu to vari, un ar savu harizmu un iedvesmu, un visi mums izdosies, mēs gādīsim kalnus, tikai vajag kandidēt. Un viņš tiešām bija cilvēks, kuram piemīta harizma, spēja pastāvēt par savu viedokli, viņš varēja cirst durvis vaļā un teikt visu, ko vien domā. Cilvēks ar abrīnojumu asu, prātu un atmiņu, bet te pašā laikā ļoti, ļoti daudz ticēja konspirāciju teorijām, kas mūsu valdes laikā īstenībā radīja ļoti daudz problēmas, jo mūsu dienas kārtības aktuālākais jautājums bija, kā gāzt Robertu Ķīli. Un, lai kādu virzienu es vadītu, tas tajā brīdī nebija aktuāli, jo vajadzēja visiem bezmaksas izglītību, un bija lietas, kurām viņš kaismīgi ticēja, un tā mana kaut kāda tāda lieta visa cauri gadu garumā ir tas, ka, ja tu tici līdera idejām, tu esi viņam perfekts sekotājs, un jūs kopā būsiet liela masa, kas varēs paveikt tās idejas, bet es šajā gadā, kā jau mums stāstīja arī Aija pagājušajā nedēļā, mēs iemācījāmies diezgan daudz skatīties ar kritisko aci uz to, ko saka mana autoritāte, un es arvien vairāk sāku nepiekrist. Un man tāda lieta, ko es tajā reizē, visu to gadu, ko es iekšējais arī cīnījos,
kā cīnīties ar autoritāti, kura ir autoritāte daudzām pašpārvaldēm, jo domas sēdēs bija kaut kādas opozīcijas, bet tajā pašā laikā bija ļoti daudz sekotāju un kā noargumentēt cilvēkam, kurš runā pēc pārliecības, kurš argumentos neklausās pēc konstruktīvi, bet vienkārši kurš tic tam un viņu pārliecība nav iespējams apgāst. Man tas neizdevās. Un reti, kuram izdevās kādu daļu no Edvarda viedokļa mainīt, bet tā man bija tas gads man ir iespiedies ļoti spilgt atmiņā par to, kā ir strādāt kopā ar cilvēku, kura idejām tu līdz galam netici. Un es nezinu, vai es ietu šobrīd strādāt pie darba devēja, kura idejām es neticu, jo es uzskatu, ka manam darba devējam ir jābūt manai autoritātei. Mana trešā autoritāte ir cilvēks, kuru pieminēja mums iepriekšējais stāstnieks, ir Ivars Lācis. Un viņš bija tātad rektors no 2000. līdz 2008. gadam, un viņš bija mana bakalaura darba un mana maģistra darba vadītājs. Šis cilvēks man pasniedza lekcijas, un viņš bija ārprātīgi harizmātisks un ļoti labs runātājs, un viņam es reti kad varēju nepiekrist. Es viņu abrīnoju par to, ko viņš savā dzīvē ir sasniedzis. Es viņu abrīnoju kā cilvēku, kurš spēja ļoti atraisīt jebkuru kautrīgu studentiņu, kurš atnāk pie viņu un nezina īsti, ko viņš grib savā bakalaura darbā rakstīt. Un cik viņš spēja saskatīt kaut kādas lietas, kā attīstīt otru cilvēku. Un es uzskatu, ka viņš bija savā īstajā vietā un ka man ļoti noveicās ar šo darbu vadītāju, un es stāstīšu par to drusciņu vēlāk vēl. Tad tālāk, darbojoties pašpārvaldē, tev vienmēr laika nepietiek visam, tev ir jāizvērtē savā dzīvē prioritātes, un lielākoties tad, kad tu darbojies pašā pašpārvaldē, tad mums no universitātē ir fakultātes pašpārvalde, ir LUSPS, un tad ir LSA, un tad, kad tu nonāc tur LSA, tad tev LUSPS brēc, bet mēs tev izvirzījām, un tā pašā laikā brēc māju fakultāte, bet tu nāc no fizmetiem, tev ir jāpārstāv mūsu idejas, un tas īstenībā, jo augstāk tu kāp, jo grūtāk ir pieņemt to lēmumu, kas tad es patiesībā esmu, kāda ir mana identitāte, vai tajā brīdī, kad es esmu ievēlēta kā LSA valdes locekli, vai es vēl aizvien pārstāvu tikai fizmetus, vai šobrīd man jau ir jādomā plašākā lokā un jādomā arī par tiem citiem, kas varbūt nesakrīt ar manas fakultātes ideju, un šeit diezgan ļoti bija grūta situācija LUSPā, kad mēs vēlējām jauno rektoru universitātē, kurš mēs pārvēlējām Mārci Auziņu, bet kaismīga pretinieks bija Indra Brikše, kuru bija izvirzījuši studenti. Un arī es biju viena no tiem, kas izvirzīja viņu, un tad vislielākais konflikts ir, kas tu tajā brīdī esi. Tu esi LUSPA pārstāvis, kurš izvirza kopīgi LUSPA viedokli pārstāvi, vai tu esi savas fakultātes pašpārvaldes cilvēks, kurš pārstāv savu fakultāti, jo otrs rektors, kas bija Auziņš, nāca no manas fakultātes, un mana pašpārvalde mani nesaprata. Šis ir tāds, prioritātes, kas tev kurā brīdī ir svarīgāks, ir jāizlem pašam un atkarīgs arī beig no situācijas, bet tie bija tādi, pirmie jautājumi, kad es saskāros pašpārvaldē ar to, kas man ir prioritāte attiecībā man kā pašpārvaldes cilvēkam, jo es tur biju, lai darītu lietas, lai viss būtu foršāk, un te pēkšņi man prasa, kāpēc tu esi pret mums, vai kāpēc jūs izvirzījāt ne to kandidātu. Un tad, kad attiecīgi kaut kādas lietas, plānojot projektus vai plānojot, ko darīt katrā virzienā, vienmēr var visu kaut ko daudz iesākt, un tad vienmēr tās prioritātes bija arī jāizsver, un diezgan bieži tas izvērtās tādā veidā, kurš projekts vai kura ideja, mēs tādā veidā pārstāvam vairāk studentus, un vienmēr tas demokrātiskais princips, jo šī ideja pārstāv vairāk studentus, jo visticamāk viņi ir svarīgāka, un viņu vajadzētu vairāk virzīt un pie tās piestrādāt. Bet tam pavisam pa vidu nāca arī personīgās prioritātes. Jo es biju ne tikai cilvēks, kas iekrita pašpārvaldē un nodevās tajā visu sirdī, es biju cilvēks, kas
dziedāju korī, kam ir ģimene, draugi, attiecības, mācības, atpūta, miegs, veselība, visas šīs lietas vienmēr balansē uz kaut kā. Jo vairāk mēs iesaistamies pašpārvaldē, jo mazāk mums paliek laika citur. Pašpārvaldu un studiju laiks ir perfekts laiks, kad cilvēkiem labi, kad daudz miega nevajag. Un var iztikt diezgan kompensējot uz miega, bet tā pašā laikā tā atpūta ik pa brīdim ir vajadzīga un ik pa brīdim, teiksim, ģimene un draugi nesaprot, kāpēc tu tajā pašpārvaldu iesaisties tik daudz, īpaši, ja draugi nenāk, ja ir draugi, kuri nav pašpārvaldē. Un man vislielākā tāda dilema starp to, kas ir svarīgi, bija par cilvēkiem un par mācībām. Jo es iestājos universitātē, lai iegūtu savu profesiju, bet tā pašā laikā es iestājos pašpārvaldē, lai iemācītos kaut kādas citas prasmes, kas ir tajā brīdī daudz svarīgākas par tām grāmatu zināšanām, ko man mēģināja iebāzt lekcijās. Un, protams, ka pašpārvalde bieži vien izvirzās prioritāti un biežāk ir vieglāk kaut ko darīt citu labā nekā sevis labā. Un tas šķiet kā attaisnojums tam, ka es dažu svarīgākas lietas. Un te es vienā brīdī sāku sajust tādu signālus no saviem kursabiedriem. Tajā brīdī, kad es biju LSA, tajā laikā pabeidzu bakalauru, knapi pabeidzu. Tieši paralēli par kaut kādām lietām es braucu uz ministriju, uz saimnes sēdēm, mēs augstskolu likumu toreiz skatījām cauri, un tad, ja Edvards netika, tad vajadzēja kādam no valdes braukt un tam līdzīgi, un es skrēju atpakaļ uz savu fakultāti un rakstīju to bakalaura darbu pa naktīm laboratorijās, un kopumā beigās es uzrakstīju, labi, miers, ka tā, un kopumā, man bija prieks, ka tas ir izdevies, bet tagad ir vasara, un ko darīt tālāk? Es inerces pēc, es iestājos arī maģistros. Un maģistros es vairs netiku budžeta vietā, jo, mans sekmes vairs nebija tik izcils, lai es varētu tikt tajās 10 budžeta vietās, un es nolēmu maksāt par savu izglītību. Un tad man bija ļoti labs jautājums no kursabiedriem, kuri nesaprata, kāpēc es iestājos maģistros. Un es viņiem atbildēju tā, ka man vajadzēja vienkārši saglabāt studentu status. Foršs aizbildinājums, jo kā es biju senātā, man vajadzēja būt Latvijas universitātē, un es biju arī studentu pārstāvs, tad man jābūt ir pašam arī studentam. Un man kursabiedri man negribēja ņemt grupu darbos. Viņi teica, tu vienmēr pēdējā naktī kaut ko nodod, tev nekad nav laika. Mēs redzam, ka mācības nav tava prioritāte. Un tā arī patiešām bija. Man likās, es daru svarīgākas lietas. Man tiešām šķita, ka izvērtēt Latvijas universitātes stratēģiju un iesaistīties senāta lēmumos, tas ir svarīgāk nekā sēdēt laboratorijā par kaut kādām acīm. Un es jūtu, ka tā profesija varbūt īsti mani neuzrunā tik ļoti kā darbs pašvaldē, jo es taču daru tik sociāli aktīvas lietas un kas būtu tā nākamais darbs pašpārvaldē, ko es varētu vēl uzņemties un darīt. Un tas bija tāds virpulis, tāds rats, kurš vienkārši griezās arvien ātrāk un parādījās arvien vairāk aizbildinājumu, kāpēc nedarīt kaut kādas lietas, kas citiem šķiet pašsaprotams, tur nodot mājas darbs laikā, uzrakstīt referātus vai kaut kādas lietas izdarīt. Man arī mana autoritāte, Ivars Lācis, viņš arī saprat, tu jau tur tajā pašpārvaldē, tie pasniedzēji, tu jau tajā pašpārvaldē, jums jau tur savas lietas un tam līdzīgi. Un tas šķita, jā, es esmu tāda svarīgāka nekā citi, un tiešām es jūtos ļoti labi tādā veidā mēģinot balansēt. Un tad nāca tāda lieta, kas mani pārsteidza, jo, mani izvirzīja 2 gadus pēc kārtas, un es dabūju tādu titulu kā Gada fizmets 2012. Kā mans vīrs uztaisīja dzeļolīti, jo Joškina organizēja aicina Keksiņu Gada fizmetiņu. Tas bija tāds liels pārsteigums man pašai, milzīgs gods. Bet tajā pašā brīdī
es sapratu, ir forši, tā kā, nu, kad es jūtos novērtēt, kad viss tas darbs tais pašpārvaldēs ir atmaksājies, kur man ir mana maiciņa, mans tituls par to, kas esmu darba fizmats 2012, mans karjeras augstākais punkts, un kur nu vēl lielāks novērtējums. Un es tiešām biju lepna, es jūtos to nopelnījusi, bet tad mans matemātikas pasniedzējs bija pārējiem pasniedzējiem fakultātē prasījis, kas tas par gada fizmatu, kuram fizikas un matemātikas fakultātē matemātikas kursā bija 4. Un tiešām man pirmajā kursā bija 4, un es knapi to 4 izvilku toreiz, un es kaut kādā ziņā, nu tā kā varu sev kārtējo reizi attaisnoties aizbildinājumiem, viņš tur bija neiecietīgs pasniedzējs un tam līdzīgi, un kaut kāds tur konflikti un tam līdzīgi, bet tad es vienā brīdī sapratu to, ka tas, ka es staigāju pa fakultāti un dekāns mani sveicina un rektors mani sveicina, un tas, kad es apzinos, kad es esmu šis gada fizmats, man uzdod kaut kādu tādu nastu vai kaut kādu sloku. Un es gribēju, redzot arī to citu kaut kādu kursu vienu ievējumu, man kopumā tajā brīdī es tā kā sāku pieņemt kaut kādus lēmumus, ka mana prioritāte šobrīd ir parādīt, ka es varu būt arī kaut kas akadēmiski labs, kad es varu nevis kā maģistra, nevis kā bakalaurā tur izšļūt kaut kur cauri kaut kādos kursos, bet ka es varu kaut ko arī sasniegt. Un šajā brīdī bija ļoti grūti izdarīt šo izvēli par labu mācībām, izvēli tā kā aiziet prom no pašpārvaldes un ielīst tajā laboratorijā un izdarīt to, ko es tā kā esmu gribējusi, kāpēc es esmu pārakstījusi savu studiju līgumu. Un tas bija ārprātīgi grūti, redzot, ka mani draugi vēl aizvien griežās tajā ritenī un cik viņiem ir forši organizēt tur seminārus. Un es mēģināju, beidzot maģistru, man nāca kvalifikācija, un man kā optometristam, redzes speciālistam, vajadzēja likt kvalifikācijas eksāmenu. Un es sapratu, ka es varētu šo eksāmenu nenolikt, jo es nebiju ne dienu strādājusi optikā. Es nezināju, man kursabiedri jau no maģistra 1. kursa vai no bakalaura jau strādāja savā nozarē, un es knapi zināju, ko tas nozīmē. Tas viss beidzās ar to, lai gatavotos kvalifikācijas eksāmenam. Es apmēram 2 mēnešus pa naktīm konspektēju visus kursus, sākot no bakalaura 1. kursa. Visus kursus es vienkārši pārskatīju, visas prezentācijas, atceroties, cik daudz, ko es esmu palaidis garām, cik daudz lietas, tā kā, it kā atzīmes normāls, tā kā eksāmenos, labas atzīmes un nevarētu sūdzēties, bet, kad tu pārlasi ārpēc, cik daudz es neatceros. Es nokārtoju kvalifikācijas eksāmenu kā vienu no labākajiem. Man pasniedzēji brīnījās par to, kā es varēju dabūt tik augstu vērtējumu. Un es pati klusībā biju lepna par sevi, ka jā, es varu arī būt akadēmiski sekmīgi. Bet bija par vēlu, lai uzrakstītu labā līmenī maģistra darbu. Un es varēju savu darbu iebeigt kaut kā un dabūt 6. man ieliktu, bet es tajā brīdī skatījos uz savu maiciņu un sapratu, es negribu pabeigt šo fakultāti ar 6. maģistra darbā. Es būšu pabeigusi, jā, man būs diploms, man būs milzīga pašpārvaldes pieredze un es būšu iegūst daudz ko priekš sevis, bet es jūtu šo ambīciju, ka man ir jādabūt cienījams diploms, kuru es vēlos turēt savās rokās un lepoties ar viņu. Un es gāju pie savas autoritātes, Ivara Lāča, un stāstu, vai es varu nokārtot vēlāk. Un es izkrītu ārā no studijas kursa, un man kursa biedri pabeidza. Es biju nokārtojis pilnīgi visu, izņemot savu maģistra darbu. Un tad pagāja vasara, un tad es domāju, augustā es ķeršos klāts un maģistra darbu. Tagad es tur iešu katru dienu uz laboratoriju. Un tad pienāca septembris, un es sarunāju tikšanos ar savu darbu vadītāju, lai atcerētos, par ko bija mana tēma. Un tad pienāca oktobrs, kad es sāku iet, ņemt darbā, bišķiņ vairāk brīvas dienas un sāku iet uz to laboratoriju, un es skatos to savu acu kustību iekārtu un nesaprotu, ko es gribu ar viņu izdarīt.
Un es vairākas dienas atnāku mājās un prasu, cik tu labs šodien uzrakstīji. Es pačibinājos drusciņā. Aizgāju, paskatījos un palasīju kaut kādas publikācijas un tas bija nereāli grūts periods manā dzīvē. Tad, kad tavi kursa biedri ir iestājušies doktorantūrā, citi strādā, tā kā darba vietās, tu sēdi tajā laboratorijā un nesaproti, ko tu te dari. Priekš, kā man to maģistru vajag? Kāpēc man to vispār vajag? Un mans darba vadītājs, viņš vienkārši, tā kā sēž tā, un ko tu gribi ar to panākt? Labi, paskaties pati. Un viņš man nepalīdz. Viņš man nestāst, ko man darīt, viņš man neko cīnies pati. Un es sēžu, tā kā izmisumā kaut ko mēģināju darīt, un kopumā man pagāja viss rudens, mans maģistra darba vadītājs saslima, un viņš nebija, tā kā sastopams vairākus mēnešus, viņš bija tik slims, ka viņam zvanīt nedrīkstēja. Un es sēdēju viena pati, un no rīta līdz vakaram tajā laboratorijā cīnījos ar sevi. Cīnījos ar savu raksturu, ar savu spītību, ar savu apņēmību, un bija tik viegli vienkārši tā kā aizdoties projām uz mājām un tā ar neko neizdarīt visu to dienu. Un es tā kā mēģināju sevi vilkt tādu lielu akmeni tādu aiz sevis. Un tu tik bieži pazuda motivācija, un tas bija, es nevaru aprakstīt, cik tas bija grūts periods, bet tad nāca jaunais gads, mans meddarba vadītājs izuzsaļojas, viņš saka, tad pēc divām nedēļām aizstāvēšana. Kas tev ir? Es saku, nekas. Tā kā es esmu izdomājusi, ko es gribu, es esmu iestākusi, bet man vēl nav nekāda analīze un tam līdzīgi. Un tad sākās tāda minimāls šoks par to, ka viņš tagad šajā ziemā tagad ir jāizstāv. Un es iesaistīju savus draugus. Draugus, kurus es biju visu pašpārvaldes laiku pametusi, jo pašpārvaldes laika draugi nemācēja analizēt datus. Nemācēja, bet vienkārši viņiem gan bija svarīgākas lietas, gan arī viņi nebija uz to speču, ka man vajadzēja fizmatu draugus, kuri māka ar Excel darboties ātrāk nekā es. Un tajā brīdī es iemācījos saprast, kas ir tavi patiesie draugi, kas ir tavas patiesās vērtības. Un kas ir tie cilvēki, kuriem tu vari paļauties tad, kad tev ir patiešām grūti. Un man ir jāsaka milzīgs paldies tiem, kas man palīdzēja tajās pēdējās nedēļās, jo es savu darbu uzrakstīju, manuprāt, uz teicami. Mana recenzenta man ielika 10, galā es dabūju 9. Es šobrīd mājās skatos savu diplomu, un es tiešām ar lepnumu varu teikt, es pabeidzu šo fakultāti ļoti labi. Es aizējot uz savu fakultāti pie saviem pasniedzējiem, es viņiem skatos acīs, un viņi man saka, pat šī ir mūsu studenti, mēs ar viņu lepojamies. Un tā man bija pagājušā nedēļa, kad es ierados stāstīt par savu šī brīža darbu skolā. Man ir svarīga izglītība kā vērtība, un tā ir nākamā lieta. Nākamā trešā tēma, ko es gribēju izstāstīt, tas ir iemesls, kāpēc man ar optiku nepietika. Es neesmu radīta darbam biznesā, man nepatīk, ka man liek pārdot to, kas ir izdevīgi, nevis to, kas ir labs klientam. Es atradu savu vietu iespējamā misijā, jo iespējamā misija pārstāv izglītību kā vērtību, un izcīnot savu pusgada cīņu ar savu maģistra darbu un ar visām savām prioritātēm un to, kas ir foršs, to, kas ir vajadzīgs, es sapratu, ka man izglītība ir vērtība un ka es vēlos to dot arī skolēniem. Es esmu nonākusi interesantā vietā, ko sauc par Jelgavas tehnikumu. Es mācu ļoti interesantu skaitli – 222 skolēnus. Ja jūs kāds zināt, kas ir tehnikums, tā ir vieta, kur skolēni aiziet mācīties tad, ja viņiem citur nav kur. Teiksim, viņi nepavalk eksaktās zinātnes, viņiem vecāks varbūt mācīs profesiju, tas tev sanāks labāk. No maniem skolēniem es teiktu, ka kādi 20%, un tas ir pateicoties meitenēm, grib mācīties. Kaut kāda puse, apmēram, viņi nezina, ko viņi grib. Viņi nāk, atsēž, priecājās par dzīvi, peld.
Un kaut kāda trešdaļa stingri uzskata, ka mācīties nevajag. Es te sēžu savas profesijas dēļ, man tā matemātika nav vajadzīga, un es nesaprotu, kāpēc būtu vispār jāmācās, un kur man šis noderēs dzīvē. Mani skolēni neprot patstāvīgi mācīties. Viņi neprot patstāvīgi atvērt grāmatu vidusskolā un izpildīt piemēru. Viņi pirmkārt netic, ka viņi to var izdarīt, otrkārt, viņi neredz jēgu mācīties vispār. Viņi nāk no vides, kur vecākiem reti kuram ir augstākā izglītība. Reti kurš no vecākiem saprot, kāpēc ir tam bērnam jāmācās. Tieši šonedēļ noskatījos ļoti labu Simpsonu sēriju, kur ir svinības mājās. Mārģa un Homers ir uzvilkuši jaunā gada cepurītes un šausmīgi fano. Un bērni noskrien lejā un prasa, kāpēc jūs fanojat. Ir svētki, ir jaunais gads sācies. Kāds jaunais gads ir? Tā kā, tur vasaras beigas tur. Ir 2. septembris, jūs tūlīt iesiet skolā un beidzot par jums rūpēsies valsts. Un mani skolēni vecāki tāpat domā. Un daudz pat neuztraucās, kas par viņiem rūpēs. Un ir šausmīgi grūti saprast, tā kā izglītības vērtību, ja mēs arī pašpārvaldē darbojoties, tā kā novērtējam vairāk visas aktīvās lietas, ko mēs darām ārpus mācībām, nekā to, ko mēs patiesībā gūstam lekcijās. Un lai kā es censtos saviem skolēniem būt laba skolotāji un dot viņiem izcilu izglītību, viņi to neņem pretī. Un arī es savā augstskolā neņēmu pretī. Un es vainoju pasniedzēju, viņš ir garlaicīgs, nemāk izstāstīt. Man skolēniem bija nesen Miss un Misters Jelgavas tehnikums, un tur bija jāatbild uz jautājumu. Ko tu paveiktu, ja tu kļūtu par skolotāju? Un skolniece, kura kļuva par Miss Jelgavas tehnikumu, atbildēja neko, jo es par skolotāju nekad nekļūtu. Un bijusi izglītības ministra Mārīta Seila vienmēr kaut kādos semināros bieži jautāja divus jautājumus. Kurš no jums vēlas, lai jūsu bērni iegūtu izcilu izglītību? Visi pacēla rociņas. Un kurš no jums vēlas, lai jūsu bērni kļūtu par skolotājiem? Un rokas vairs neceļās. Tas ir sarežģīts darbs, un arī pasniedzēja darbs ir sarežģīts. Bet tas ir arī vienlīdz ļoti, ļoti interesants darbs. Un ja man izdosies kaut dažiem skolēniem iemācīt to, ka izglītība ir vērtība, es varēšu likt roku ne tikai uz sava diploma un lepoties ar to, ko es esmu izdarījusi, likt roku uz savu plecu un priecāties par to, kādu darbu es strādāju. Un runājot par skolēniem, ko kļūst par pašpārvaldes cilvēkiem, jo daudz no pašpārvaldes skolēniem ir darbojušies skolēnu domēs, tad par viņiem jau skolas laikā ir viedoklis, vai tas ir izredzēto pulciņš, un kāpēc tikmēr, kamēr citi mācās, viņiem attaisno stundas, un viņi tikmēr pūš balonus Valentīndienas ballē. Un arī es, zinot to, ka pašpārvaldē tu iegūsti daudzas lietas, tu iegūsti sociālās prasmes, tu mācies organizēt projektus un vispārējo, es esot pie tā maikuba, kur man ir jāliek tie attaisnotie, neattaisnotie, es nevarēju atbildēt šo jautājumu, man ir jāliek viņam attaisnotas stundas vai nē. Un es nevarēju saprast. Es atstāju šo direktors vietnieces ziņā, jo viņa labāk zina, vai viņi tur tiešām pūta tos balons, vai tiešām tur kaut ko vērtīgi dara tajā pašpārvaldē, bet kaut kādā ziņā tās lietas, ko mēs darām pašpārvaldē, nevienmēr ir svarīgākas par to, ko mēs varētu iegūt, mācoties. Un tagad esot vienai no Latvijas Universitātes absolventu klubu dibinātājām, un mums viena no vērtībām ir, ka mēs vēlamies celt Latvijas Universitātes diplomu vērtību. Es esmu pilnīgi par to, ka mēs katrs personīgi esam atbildīgi par savu diplomu vērtību. Un ka mēs varam paši personīgi viņu celt tik augstu, cik varam. Nekad mums nav liekts iet un mācīties vairāk, mums nekad nav liekts iet pateikt pasniedzējiem, varbūt dari šitā labāk. Mēs bieži vien noskatāmies, draņķīgas lekcijas,
labāk iesim uz pašpārvaldi pasūdzēties un padomāsim, kā šo pasniedzēju nomainīt pret kādu citu. Un kur nu vēl lielāks pašpārvaldes akadēmiskā virziena panākums, kā mēs nomainījām tik un tik pasniedzējus. Es nesaku, ka visi pasniedzēji ir labi, es necenšos nevienu attaisnot, bet esot pati tajā vietā, kur es mācu, iespējams arī mani skolēni iet uz mājām un saka, es neko matemātikā neiemācos. Bet es, esot tajā klasē, redzu, kas tur notiek. Un es negribētu teikt, ka mani vajadzētu nomainīt, lai skolēni kaut ko vairāk iemācītos. Es neticu, ka viņi nomainot citu skolotāju iemācītos kaut ko vairāk, vai viņi nāktu ar citu motivāciju uz manām stundām. Un nevēdināšu tagad reklamēt kaut ko, bet es vēlos parādīt video ar savu pasniedzēju. Es ceru, ka jūs dzirdēsiet. Labdien! Latvijas Universitātes absolventu kluba vēstnesis Ivars Lācis. Dāmas un kungi, es jums gribu īsumā pateikt, kāpēc jūs nedrīkstiet neziedot sevi un savus līdzekļus Latvijas Universitātē. Pirmkārt, tas ir tāpēc, lai jūsu kaut kādi iegūtais diploms nezaudētu vērtību. Es savējo iegūtu pirms 45 gadiem un ļoti labu. Un gribu, lai arī tas nākotnē vienmēr būtu ļoti labs. Otrkārt, jūs esat atbildīgi par to, ka Latvijā lēnām devalvējas sapratne par izglītību. Izglītību nevar iegūt lēti, nestrādājot, un tad, ja kāds par to nemaksā. Tas ir mīts. Jūs neēdat, kā Latvijas Universitātes absolventi, tikai akciju pārtiku. Ja mēs vienosimies un atdosim universitātei savas idejas, savu laiku, dzīve Latvijā kļūs labāk. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts. Paldies! Šis cilvēks man ir daudz iemācījis par to, kas ir svarīgs dzīvē. Un es novēlu jums katram kādu autoritāti, kura palīdz jums nenoiet no tā ceļa, kas ir jums pašam priekš sevis dzīvē svarīgs. Es nesaku, ka jums visiem jābūt svarīgai izglītībai, bet bieži vien darot tās lietas, kas mums liekas svarīgas šobrīd, tagad, nevienmēr viņas ir svarīgas priekš mums nākotnē, nevienmēr mēs pašpārvaldē iegūstam kaut ko, ko mēs varam attaisnot, ka es nenožēloju, ka neiegūju kaut ko citu. Es novēlu jums, lai jūs varat savā CV rakstīt ne tikai to, ka jūs iepazināt arī ļoti gudrus cilvēkus un ieguvāt savu draugus, bet ka jūs varat ar lepnumu ierakstīt savu grādu, to, ka jūs pabeiguši augstskolu. Paldies! Varbūt ir jautājumi publikai, ko uzdot Līgai. Liekas, man nebija tāda diskusija. Es atvainojos par to video, viņš tā kā pišķiņu lagoja. Tu mācīs matemātiku mācījies? Ne. Es zināju tās paradoks. Mēs būs tagad četrnieki matemātikā, un mums būs tā kā māc matemātika. Jā. Patīk matemātika ir vispār kā... Es pabeidzu vidusskolu ar labāko matemātikas rezultātu savā skolā. Man bija 98 un 95% matemātikas daļās. Viena no kļūdām bija tāda, ka es aizmirsu 15 minūtes pārvērst kā 0,25 stundās. Un bija vēl kaut kādas tādas minimālas nianses. Es uzskatu, ka es matemātiku ļoti labi zinu. Kāpēc man matemātikā bija 4? Man personīgi ir grūti mācīties pie pasniedzēja, kurš, manuprāt, ir neiecietīgs un kuram es nepiekrītu veidam, kā viņš vada stundu. Man ir grūti, ka es augstskolas solā klausos par to, ka man vajadzētu atrasties arodskolā. Jo
Jo optometrija nav zinātne, kuru vajadzētu pasniegt augstākās izglītības telpā. Mans 4. eksāmens bija pusstundu gara diskusija par to, ka fizikas un matemātikas fakultāte ir daudz politiķus izlaidusi cauri. Un tādēļ neviens no mūsu pasniedzējiem nedrīkst pīkstēt par to, kas notiek politikā. Un es viņam stāstu, es neiešu politikā, bet viņš tik turpina. Un stāsta, kuri ir tie politiķi, kuri ir izgājuši cauri. Tas bija interesants attiecības ar pasniedzēju arī. Es vienkārši nemācījos un negribēju mācīties. Man ir jautājums, ja tu uztver izglītību kā vērtību, bet mēs arī zinām, ka arī darbošanās un pašpārvaldēs ir kaut kāds, vērtīgs iespējams, studiju kursus. Un cik kredītpunktus dod, kurā fakultātē, kurā universitātē, un kā sauktos šis te kursus vai priekšmets, kas ir, piemēram, LSA virziena vadītājs vai, tu vienkārši, cik kredītpunktus, kāds kurs kurā universitātē un kāds studiju programma, kurā fakultātē sauktos, tavu pieredzē, esot LSA un uzpāt tur fanojot par atnieku un darot kaut kādas lietas. Kurš šādi programma direktors? Vienkārši tāds, cik spākumi jau. Jā, labs jautājums. Es noteikti liktu kaut kāds, noteikti viens no kursiem, ko pašpārvaldē iegūst, ir prasmes informātikā. Tādas prasmes ar Google dokumentiem es nekad nebūtu iegūst. Mēs savas kāzas organizējām Google dokā. Tas bija pirmais, ko mēs uztaisījām kāzām. Un, tas noteikti 2 kredītpunktus liktu, kā dažādas e-pasta līdes, informātika, Google dokumenti un visas šādas lietas. Bet te ULU? Vai kultūras akadēmija? Šogan es negribu tā iedalīt. Es kā LSA pārstāvis uzskatās neesmu tāda ļoti tik patriotiska universitātes vai tur, Noteikti tā būtu kaut kāda projektu vadība. Tas, protams, atkarīgs ir no virziena, bet kopumā, kaut vai pati līderu fóruma organizēšana vai kaut kādas izšķirtās kaut kādi dažādi semināri, tas viss sākas no tā, kur dabūt naudu, kā saplānot laiku, kā dabūt resursus, cilvēkus vadīt, cilvēku vadīšanu. Un tas, ko stāstīja Jaunums par politisko piegājienu universitātē, un vispār pašpārvaldē, tas noteikti būtu atsevišķs kurs par argumentācijas spējām un runas kultūru. Visas šīs kredītpunktus grūti novērtēt. Tas droši vien ir atkarīgs pēc katra personīgajām ambīcijām. Citi nāk vairāk organizēt projektus, citiem ļoti gribas piesaistīt finansējumu. Un tie, kas piesaist finansējumu pašpārvaldēs, bieži arī aiziet uz privāto sektoru, kur viņi turpina to darīt. Mana prezentācija nebija par to, ka pašpārvalde ir slikta un ka jums vajag tagad izstāties no viņas, bet vairāk par vērtībām vienkārši. Pašpārvalde nebija viena tā. Bija, ilgu laiku pašpārvalde bija galvenā prioritāte. Es negāju uz lekcijām, es sēdēju lekcijās ar datoru un rakstīju LSA e-pastus un lasīju LSA lietas. Man tas bija absolūti prioritāte, kā es tam ticēju saviem kursabiedriem stāstīju, jūs ar to optometriju, kur jūs līksities, tad jūs sēdīs un šaudekā. Bet mēs darām lielas lietas, man šodien gāja tur senātā jautājums par šito, kaut kādām akadēmiskām lietām. Mēs domājam, kuras programmas saglabāt un kuras slēgt, un es braucu uz akreditācijām un spriežu, vai tā programma ir laba. Es tiešām, tā bija mana absolūta prioritāte dzīvē. Tas bija ļoti, ļoti svarīgi, un es nenožēloju neko, ko ieguvu pašpārvaldē. Man ir prieks, ka vienkārši es īstajā brīdī noreaģēju, lai nepazaudētu kaut ko, kas man ir svarīgs pašpārvaldes dēļ. Ir neskaitām daudz piemēru, kad pašpārvaldēs ir grūti pabeigt to, kas ir iesākts, ja ir kaut kāds tas pārtraukums pa vidu. Trausmīgi grūti.
kur sēž vīrs ar 2 nepabeigtām. Maģistra studijā. Jā. Nu, Šmits arī nepabeidz. Galvenams arī stāstīja, ka nepabeidz maģistru. Viņš arī nepabeidz? Jā. Nu, Kur es pabeidzu maģistru? Tātad, gads LSA, nepabeidz maģistru. Okay. Es nezinu. Nē, es bakalauru tieši LSA laikā rakstīju. Man ir jautājums, ja tev būtu, piemēram, jādefinē LSA vērtības, kas tās būtu? Es vienkārši man tikko misijā mācīju par to, kas vispār ir vērtības. Un daudz lietas, ko mēs definējam kā vērtības, mums īsti nav. Un es neatceros. Es domāju, ka LSA vērtība, viena no vērtībām ir taisnīgums, lai gan kaut kādas finansēšanas un tas pats kur Maira vakar stāstīja par stipendiju jautājumu, lai tas būtu pēc iespējas taisnīgāk pret studentiem. Otra lieta ir, otra vērtība noteikti ir tāda vienlīdzība, arī jo tieši LSA vērtība vienlīdzība ir tādēļ, ka ir gan privātās, gan valsts augstskolas, gan reģionālās, un ir jāspēj tās intereses salāgot, un nevar, tas, ka, visa LSA valde tur ir lielākoties no valsts augstskolām, vai nedrīkst noignorēt to privātu augstskolu intereses. Un privātās augstskolas nevelti viņus par sevi atgādina, un parasti valsts vēlēšanās vienmēr prasa, un ko tu savā virzienā izdarīsi tieši man labu, jo man tas, ka jūs dalat valsts budžeta stipendijas neskar. Un kā tu tieši aizstāvēs manas intereses, un tad šī salāgošana. Trešā vērtība būtu jāapdomā. Noteikti. Prezentācijas sākumā minēja, ka tev aptuveni pusi cilvēku nesaprot, ko viņi dara. Tos, kurus tu mācīji profesijas skolā. Un kā tu ikdienas tiec galā ar šiem cilvēkiem, vai kā tu, Es piespiežu. Es ļoti agresīvs to dara. Bet vai tu nekļūst par to, kuru tu agrāk ienīdi kā skolotāji, to veidoli, to modeli? Nē. Kaut kādā ziņā man traucē tas, ka man ir jāiemāca skolēniem standarts. Mans priekšmets matemātika ir eksāmena priekšmets, kur es nedrīkstu daudz atkāpties no tā, kas man ir jāiemāca viņiem, jo mans mērķis, kas vēl nav viņu mērķis, ir labi nokārtot eksāmenu, un tad, kad viņi sāk iet 12. klasē, tas lēnām to par viņu mērķi, bet tikmēr tos 2 gadus viņu mērķis nav neko iemācīties matemātikā. Un tas, kā es pavalku tos, kas neko negrib, viņi grib izklēdēties, un es mēģinu to matemātiku atsvaidzināt ar izklēdēm. Vidusskolēni vairs nav skolēni, kuriem patīk enerģēzeri, bet viņi ir skolēni, kuri saprot humoru. Un viņiem patīk, kad var pasmieties kopā ar mani par kaut kādām lietām, un nereti mēs pasmējamies par matemātiku un par dažādiem matemātikas dieviem, pitagoriem un diskriminantiem un tam līdzīgi. Un veidojot pozitīvu atmosfēru un mācot to, ko viņi nav iemācījušies pamatskolā. Skolēni, man šogad bija jauna grupa, kur ļoti atvērās redzot to, ka es viņiem mācu to, ko viņi nav iemācījušies 7. klasē. Un es tā saku, mums tā ir viņa priekšā. Viņi grib to eksāmenu nokārtot, viņi redz, ka es esmu ieinteresēta un agri vai vēl viņi kaut kā pavalkās. Protams, jautājums arī, kā viņi uz kur stundu nāk, viņi reizēm nāk piekusuši, vai pirms pusdienām gribas ēst. Tas ir dažādas situācijas, dažādas klases. Šīs ir tāds procesa jautājums, lēns. Tas ir arī tāds, kur tu neredz uzreiz savu darbu augļus. Mani skolēni vēl nenāk un nesaka, paldies, ka jūs man to iemācījāt. Vai paldies, ka jūs vispār man iemācījāt mācīties. Jo šobrīd viena no tādām izglītības tendencēm ir mācīt skolēniem mācīties. Jo,
viņiem iemācīt zināšanas, kas agrāk bija tā kā svarīgi, vairs nav tik nepieciešams. Šobrīd viņiem vairāk ir nepieciešams prasmes, lai tajā brīdī, kad viņš aiziet uz darba interviju, viņš saka, es esmu cilvēks, kurš ātri mācās. Un darba devējs to novērtēs, ja viņš māk mācīties. Bija jautājums. Savā studiju laikā kādām novām emocijām tā aizstāja visas tās negācijas un vienaldzību attiecībā pret tiem priekšmetiem, kas tev neinteresēja. Pret priekšmetiem, kas man neinteresēja? Jā, vai arī priekšmetiem, kas tev to sliktu veicās. Un arī prioritātes. Izņemot LSA. Tas bija, es mēģināju ar minimāliem spēkiem. Man šausmīgi grūti gāja farmakoloģijā. Jo tur bija, teiksim, es šobrīd atceros vēl tur antihistamīni, holinoerģiskie, adrenoerģiskie, un es pat vairs neatceros, ko viņi katrs darīja, bet man to vajadzēja visu zināt. Un manī radās abrīna pret medicīnas studentiem tajā laikā. Mācoties, jo šie priekšmeti man gāja visgrūtāk, jo viņi bija tiešām jāsēž un jāmācās. Mana attieksme pret to pasniedzēju bija laba, jo viņa bija fanātika tajā, ko viņa mācīja. Lai gan es sapratu, ka es neiešu strādāt zāļu firmā, bet es nevarēju nebaudīt viņas lekcijas, jo viņi vienkārši azartiski par to visu stāstīja. Un kaut kādā, man laikam izņemot to matemātikas pasniedzēju, citiem pasniedzējiem nebija konfliktu. Daudz pasniedzēju pret mani izturējās vienaldzīgi, viņi redzēja, ka man ir vienalga, ko viņi māca. Kad es nebūšu tas students, kurš jautās, kā man šies darbā noderēs? Beigās tā kā es biju arī viena no tiem studentiem, kas to jautāja. Vēl viens jautājums. Tavā radītajā diagramā tev bija 222 skolēni. Puse bija tie, kuri neko nezina, ko reāli grib darīt. Kā tev liekas, kas ir tā pamatlieta, kam dēļ viņi nezina, ko viņi vēlas? Mēģināja iedomāties viņu vecumā, ko viņi domā par pasauli, kas notiek apkārt. Tāpēc es neesmu dusmīga uz saviem skolēniem, tīpaši uz tiem, kas nezina, ko viņi vēlas. Jo es pati vidusskolā biju, es arī nesapratu daudzas lietas, kāpēc man tas ir jāmācās, vai es arī toreiz nezināju, ko es vispār dzīvē gribu, un man likās tā kā, kāpēc šitais ir jāmācās. Un man kā jaunam skolotājiem ir vieglāk to saprast, šo attieksmi, jo attieksme ir tāda, ka tā kā viņiem tajā vecumā skolotājs nav autoritāte. Tā kā vidusskolas vecumā arī man neviena no skolotājiem nebija autoritāte, bija skolotājs, kurus es cienīju, bet nebija tādas, kuras man pavilktu, jo autoritāte bija, vienaudži ir autoritāte. Un tas nozīmē, ja kāds vienaudzis, pauž to, ka ir stilīgi mācīties, tad viņš var pavilkt to pārējo klasi, tikmēr ir stilīgi nemācīties. Kamēr nenotiek kaut kāda tāda ārēja motivācija. Tas prasa tādu laiku, bet kāpēc viņi nezina, ko viņi grib? Tāpēc, ka viņi tā pašā laikā par tik daudz ko ir informēti, viņi sēž ārkārtīgi daudz telefonos un viņi tik daudz lietas par pasauli iespējams zina vairāk nekā es, bet viņiem trūkst fokusu. Viņi daudz ko plaši zina, bet viņi nespēja iedziļināties, viņiem ļoti grūti lasīt tekstus un saprast, tā kā būtību. Drosmīgi grūti vēsturē analizēt avotus. Vēl kāds jautājums pēdējais? Nē. Labi, tad teiksim paldies. Jā, tad jau šis bija mūsu pēc kārtas, jau 8. stāsts. Paldies visiem, kas ir atnākuši šodien, paldies visiem, kas ir nākuši jau konstanti katru reizi. Man liels prieks. Es ceru, ka šie stāsti ir bijuši vērtīgi gan jums, jo es noteikti ir bijuši vērtīgi man. Un es ticu, es ceru, ka jūs no katra stāsta paņēmāt kriptiņu sev pārdomāt. Tas arī ir viss. Šis cikls ir noslēdzies. Paldies, ka bijāt. Lai jums šīs iegūtās zināšanas nodara gan pašpārvaldē, gan arī tālāk dzīvē. Paldies un aplaus sev!